Greznajā Krētas villā pārsteigumu netrūkst. Kamēr Evelīna, kas atzinusies Robertam nemīlestībā, met acis citu puišu virzienā, nav skaidrs Terēzes liktenis. Katrā ziņā kavalieru daļējai dāmai netrūkst. Arnis ir liels, bet viņam ir mazs. Žoriks, jeb Arnis, tikmēr izskatās apjucis un nespēja izvēlēties, vai mīlas bultas raidīt Terēzes jeb Samantas virzienā. Jā. Vēl arī klīst baumas, ka Madars un Evelīna varētu būt saskanīgs pāris. Tas šo tāpat izdaru. Kas vēl jauns šovā, kam GO3 varam sekot tiešraidē visu diennakti, tūdaļ uzzināsim. Krētā kļūst arvien karstāk. Čau. Čau. Es tā pārpījos un man bija tāds... Kāds notiek, man joprojām balss raustās. Es man neatceros, kā es esmu iegulot. Es pamodos viena pati gultā šitā te. Jā, es arī pamodos viens pats. Bija tik labi. Kur Evelīna? Ārā guļ. Kur guļ? Ārā? Jā, paskaties. Es tiešām gribēju vienreiz izgulēties laukā. Mums tāpat nauda bija zaudēta. Es domāju, es jau tāpat nevaru zaudēt. Un es nebūtu gulējuši viena. Man liekas, ka viņš to pateica pa gulēšanu. Un man uzreiz bija tāds jā, tik forši. Un bija arī forši. Mēs tur skatījāmies zvaigznes un runājām. Tāds arī savu solījumu. Ka ja atbrauks Džeks priekš manis, es viņam likšu virsū. Jep. Jā, ja viņš atbrauks, pateiks, es atbraucu pie Samantas tieši, tad jā, es atceros. Bet dotajā brīdī, kā tu redzi, kurš tev varētu pasaukt uz deitu? Harijs varētu bišķīt mani pasaukt, bet tikai ar tādu, jā, es teicu, vai arī, jā, labi, Samanta nav bijusi, viņa ļoti grib, tikai ar tādu, bet, principā... Žoriks? Nē, es domāju, ka... Nē, lai ir tā, varbūt, kad es tur to Samantu un to ar Terēzi. Es domāju, ka tā arī jādara būs. Jā. To ar Samantu un es ar Terēzi domāju. Kā tu to bija domājis, vai kā? Jā. Es domāju, ka tā jādara, jā. Ilgi tā kā domāju un runāju ar sevi tā kā darīt, nedarīt. Un tagad esmu tā kā izplānojis varbūt pārkāpt pāri savam ego un dot tā kā sev vēl vienu tā kā iespēju iepazīt viņu. Jo es redzu, ka starp mums kaut kas ir. Pārāk nepieķerēs. Ok. Jo man liekas, ka tu varētu. Un tas pēc tam es negribu vienkārši redzēt, ka kāds tad reāli tā kā... Salauž? Pārdzīvo, jā. Tu domā, ka man varētu salauzt? Jā. Varbūt varētu, jā. Un es to redzu. Un es zinu vienkārši aptuveni, kāda ir Terēze. Es tev ieteiktu būt piesardzīgam. Labi, paldies par ieteikumu. Jā, es vispār negaidīju reāli, ka viņš tik nopietni vēl runās un ka es tur aizgāju jau gulēt, un viņš prosti izvilka no gultas un aizveda runāt un tur izkratīja visas savas domas ārā. Un es redzēju, ka viņš tā kā uztraucās, kad viņš runā, tas nozīmē, tas bija no sirds, nevis, ka viņš tur scenāriju izdomāja. Bet es īsti nezināju, ko atbildēt, jo man bija tāds sašutums. Pirmkārt, es biju jau pusē aizmigusi, un man bija tāds what? Bet es šobrīd ir tā, ka es viņam vairāk pievēršu uzmanību un cenšos iepazīt. Ir tā. Tagad laiks uzzināt, kāda būs šīs dienas karstā dienas tēma. Es drīkstu. Nē, es gribu. Labi, ok, tā aiztu. Šīs dienas karstā tēma, kuru Agnija ar savu laimīgo roku ir izvilkusi. Laipni lūgti sieviešu pasaulē! Ikdienu kāds no dalībnieku pāriem dodas romantiskā randiņā ārpus villas, kuram paveiksies šodien.
Paspēlēsimies, noskaidrosim. Uzdevums ir ļoti vienkāršs. Katra pa vienai lies ūdeni glāzē. Liksim glāzi kaut kur pa vidu. Kurai pāri? Jā, un kura būs tā pirmā, kura pārlai pāri, tā izstājās. Nekustināt galdu. Vai neskaramies neviens galdu? Es domāju, ka Roberts gribētu mēģināt ar Terēzi varbūt vairāk iepazīt viņu, paskatīties, kā tur būtu, bet viņam ir tāds, ka viņam vajag ilgāku laiku. Viņš nevar tā vienu dienu es esmu ar šito meiteni, nākamajā dienā es esmu pie tās meitenes. Viņam vajag ilgāku laiku, un viņš grib tā kā vairāk to visu apdomāt, bet priekš Roberta, manuprāt, šeit arī nav vēl neviena meitene. Izrādās, ka ūdeni var ielēt ar paudzi. Par Hariju manas domas nav mainījušās. Viņš tāds mīļš ir, un ja būtu jāizvēlās, es joprojām izvēlētos viņu. Jā, no visiem es izvēlētos vēl joprojām Hariju. Viņš fizikas skolotājs. Es eju burbulis pār. Pa Jānu. Madars, līdz šim man ar viņu bija tikai viena normāla saruna, kas notika reāli pusstundu atpakaļ. Ko es secināju, ka viņš tiešām ir normāls vīrietis īstenībā. Es viņu daudz savādāk citā gaismā ieraudzīju, un viņš māk uzklausīt. Ja man likās, viņš nemāk, bet var redzēt, ka ja viņš jūtās, ka saruna ir nopietna, ja viņš to redz pats, ka tu neizsmejies, tu netēlo, ka tu normāli vēlēs par kaut ko pastāstīt, tad viņš ļoti labi klausās. Tas ir tikai Jā, tu tikai sievietes var, vīrieši vispār šito nevarētu spēlēt. Viņam vienkārši lai ārā. Uz akmeņa šķērs papīrīts. Višķi par daudz. Nekas. Pišķi par daudz, tā? Beidzot, es varu kaut kur aizbraukt. Un ar kādu tad tu brauksi kaut kur? Ar ko gan es braukšu? Ar ko gan es braukšu? Jā! Arni es izvēlējos randiņam, tāpēc, ka tur vismaz varētu kaut kādā veidā kaut kas var būt, jo ar Hariju tur viss, tur 100% nekas nebūs. Ar Robertu es esmu parunājusies, ar Robertu dzīvoju vienā istabā, un jā, mēs varam forši parunāties viss kārtībā, bet tieši randiņā man daudz brīvāk būtu ar Arni. Kā mums jātaisās ir? Es esmu ļoti priecīga. Jums ir jāģērbjās tā, lai varētu kādu laiku padzīvoties pa Krētu saulītē. Turpinājumā skatieties. Es dodu priekšroku tam, kas vairāk, aktīvāk mēģina kaut ko. Tas ir push-ups. Tas nav push-ups. Vīrietis, kurš uzskatē sev pa vīrieti. Tas ir. Tev ir Nē. Es taču nevarēšu, ka paļauju. No attiecībām brīvi, izskatīgi un karsti dalībnieki ieradušies luksusvillā Krētā, lai nākamās 2 nedēļas nepārtraukti atrastos kameru un GO3 tiešraides skatītāju redzeslokā. Jau gatavs domā? Un galvenokārt, lai ļautos mīlas dēkām. Man bija rozā un blondīna, tu būsi. Jā. Rozā un blondīna. Un tev jau to galvu milzīgu kaut ko. Mainamies. Es negribētu pārģērbties par meiteni kā vīrietis. Bet kā meitene, piemēram, pārģērbties par Džeku, tas man liekas ok. Es jau stāstīju, ka es esmu gājusi uz Rīgas klubiem kā Džeks. Tā kā normāli būtu. Tās meitenes no palagiem uztais tik labus tos visus outfitiņus. Es pamēģināšu vienu outfitiņu. Es nenormāli gribu pamēģināt vienu. Šodienas tēma ir vienkārši mana mīļākā tēma, jo es uzskatu ļoti svarīga. Un arī smieklīga savā ziņā, jo tā balīte, kas mums plānojās tur par tām pārģērbšanām, es domāju, būs ļoti jautri. Balsīs var pajautāt jautājumu, mums arī kā sievietēm jāģērbs, vai mums ir tā kā neitrāli un viņiem ir tādiem jābūt? Es domāju, mums jāģērbjas kā sievietēm, dievietēm. Esmu ar māsām tur raksties, uzvilcis kleitas, tur ko tur, jā. Nezinu, tur mammas kleitu vienreiz ar brālēm izdomājām paņemt manas mammas nakts krekls sanāk un iet ar viņiem peldēt. Tā kā ir viss kaut kas darīts, un ir arī, es esmu arī atļaus, un es meitenēm sev uzkrāsot ko tam līdzīgi, un tad, vai traki bija, vienreiz es kojās biju, un tur meitenes man tā kā matus
Man liekas, iztaisnoja, man bija blondi mati tajā laikā, man bija blondi mati. Man krūtis būs vēl. Es likšu krūtis arī. Un, kad es šitā tēti... Mans paņemšu. Pataustu savējo krūti, nu jā, ieliek to piepūsto balonu. Jā, te var just, kāpēc dažas sievietes aiztiek savu krūti. Es pilnu banku, jo man patīk uzvarēt. Ai, pofik, man patīk šī spēle. Man ir interesanti, jā. Un es domāju, ka šodien būs vispār pats lielākais vispār tā kā šovs priekš manis, jo tagad tur ir gandrīz no H līdz Z vienkārši. Viss tur būs. Taisnam pakaļ ārā. Un tagad ejam. Jā! Ir! Kamēr pārējie izklaidējas graznajā villā, Samanta un Arnis devušies savā pirmajā randiņā. Kā tev šķiet, kur mēs varētu? Es domāju, ka man patiktu jebkas, izņemot, ja mēs aizbrauktu pie dzīvniekiem. Arī pie dzīvniekiem? Nē, ja mēs aizbrauktu pie dzīvniekiem, man nepatīk. Un mēs reāli atbraucām pie dzīvniekiem. Braucot uz randiņu, vienīgais, ko es negribētu, ir dzīvnieki, ka viss pārējais man ļoti patiktu un es ļoti priecātos. Un mēs atbraucām tieši pie dzīvniekiem. Nē, nu labi. Tad dosimies apskatīt tos dzīvniekus. Tādiem mīlīšiem. Pie taviem mīlīšiem, jā. Mans personīgais viedoklis, es esmu bijis ar sievietēm uz patversmēm, gan izjudāt suņus, gan pastaigāties. Nu, nav bijis tāds gadījums, ka nepatīk tie dzīvnieki un tā kā nogalināt, vai kā tu tur izteicies. Bet, nu, man liekas, nebūs nemaz tik slikti. Nē, es būšu jauka. Es jau būšu jauka. Es esmu nepatīk dzīvnieki. Pasties, sunīts. Hi. Hello. Hi. Hi. I hear you are afraid from dogs. She's not afraid. She don't likes like animals. No type of animals, and maybe you can make a different. And what you do here? Here it's full of animals. This is my farm, my Cafe Neon, and we save the animals from the street, from bad homes. Oh. We keep them, we make them healthy, and we give them a life here. This is 10,000 square meters just for the rescue animals. Dievs, maziņš! Nē, es baidos, negribu. She don't bite you. Negribu. Nē, nu pamēģini tā. Nekas jau nenotiek. Samant. Bail ir. Nedomājies, kāds prieks viņai ir, ka viņa beidzot... Zinu, kā man jāpēc. Ka beidzot viņai kāds pieskarās, vai viņa neredz pat, un viņa tikai izjūt. Nu, tad pastāsti, kā tur īsti ir, kāpēc tev tie dzīvnieki nepatīk, vai tu baidies? Kā tur īsti? Nē, no kaut kādiem dzīvniekiem es baidos tiešām. Bail, ka viņi man, nezinu, iekodīs kaut ko. Bet kopumā kaut kādi mājdzīvnieki, kas ir kaķi, suņi, man nepatīk. Vienkārši, man liekas, tā ir ļoti liela atbildība un tas ir papildus darbs. Un man varbūt vienkārši negribās to atbildību. Dievs, viņām var visi dot domā? Jā. Tāpēc jau mums iedeva. Jēs, tām nabadzīņam neviens neko nedod. Jā, bet, piemēram, tas pats ar bērniem. Manuprāt, bērniem ir vēl lielāka atbildība, bet bērnus ļoti gribu. Labi, tev bija tas sunītis, kuru te uzdāvināja. Un kas tur īsti notika ar to sunīti? Jā, es biju ļoti, ļoti laimīga, kad man uzdāvināja to sunīti. Un es viņu ļoti mīlēju un tā, bet kur viņš palika? Nu, es aizbraucu ceļojumā. Un es atstāju to sunīti pie saviem vecvecākiem, un viņu pārbaroju. Viņš nomira, jo viņi tie pavisam maziņie, viņi nedrīkst ēst vispār nekādu cilvēku ēdienu tur no galda, un jā, viņš nomira. Vakardien es jutos visu dienu tā ļoti, ka bija kaut kāds riktīgs saspringums villā un kaut kāds tāds negatīva piegarša no tieši dalībniekiem. Un tad vēl plusā tam visam, kad bija tā karstās sarunas un bija tie visi komentāri no skatītājiem, tad arī bija tāds ļoti daudz tieši heits un tāds negatīvais tieši. Un kad tas viss kopā, ka gan no cilvēkiem, ar ko tu dzīvo, ir kaut kāds negatīvais, gan no cilvēkiem, kas tev skatās, kaut kāds negatīvais. Un man bija uz momentu tāds bāts, man vienalga, es iešu tad gulēšu viena.
Un tad varēs būt nākamie komentāri, ka ko tur vispār atbrauc, tad tur vienkārši guli. Un es arī aizgāju, sākumā es pasauļojos, tad es pagulēju baseinā, un tad es vispār aizgāju uz istabu gulēt. Bet nē, viss jau kārtībā. Tev radās tāds iekšējā sajūta, pamainījies dēļ tā, ka tu jūti to vaibu, kas nāk no pārējiem, kad viņš nebija tāds kā sākumā. Es vairāk nevis tieši par skatītājiem, jo tas jau normāls, tā kā gatavojos, ka būs heits un tādā garā, bet es vairāk tieši par dalībniekiem. Un ja pret mani ir tāds kaut kādu es jūtu negatīvu to gaisotni un negatīvu attieksmi, tad man bija tāds, es labāk aiziešu, pabūšu viena, nevis es sēdēšu tagad un izlikšos, ka, jā, tik forši. Tā bija viena diena, vai tu saprati, ka tagad es vairāk ar tevi, ka tomēr kaut kas pamainījās? Jā, tevis dēļ noteikti pamainījās. Bet, nē, vienkārši visiem, manuprāt, uznāk tādi momenti, kad ir tāds bāds gribas vai nu pabūt vienam, vai nu vienkārši kaut kādas pārdomas, kaut kas arī par kaut kādām savām lietām padomāju vakar. Un es domāju, ka viss forši vakarā arī viss bija forši, ballīte, un jau vakar viss bija superīgi. Labi, un kā tu tieši izvēlējies mani? Kā tu tā izlēmi? Tevis izvēlējos vairāku iemeslu dēļ. Vai tu vienkārši gribēji mani atvest uz patvērsni un atdot? Ielikt būrī. Jā. Mēs jau vakar runājām, ka tu esi gorilla. Jā, jūs varbūt izdomājat. Jā, es jau zināju, ka mēs brauksim pie dzīvniekiem. Nē, ja godīgi, tad es tiešām domāju, ka man varētu atvest pie dzīvniekiem, tāpēc, ka es te visu laiku tos dzīvniekus ļoti heitoju, un tad paskatīties, kā ir realitātē. Bet kāpēc es paņēmu tevi? Sākumā es teicu, ka es brauktu ar Robertu. Bet ar Robertu mēs tāpatās villā forši parunājāmies, un un tu arī nebija bijis randiņā, un tad viss tā kopā. Mēs gan jau arī kopā tagad dzīvosim, tāpēc... Dzīves biedri. Tikai galvenais bez kaķiem. Tā ir mana čiksīte, jūs zināt. Galvenais, lai tu mani te neatstāji mazums, es atpakaļ vēl netiku. Tā tieši brīvs. Un sāc vēl tiem burkāniem barot. Tu sargā. Ei, tu nelic man virsū, nē. Ak, mans Dievs. Paņem viņus prom no manis lūdzu. Tas nav smieklīgi. Tas ir tev kāju laiza. Tev bail? Man nepatīk, Tikai nelic. Tas nav nopietni, ja man būtu maziņi sunīši. Es pat vienreiz gandrīz parakstījos aiziet uz to mazo kucēnu, to jogu. To vēl, bet nejaukt to milzīgu suņu lec virsū. Es gaidīju deitu visu šīs dienas. Bet kā tev liekas, ko pārējais saka, man liekas, tā kā tās draudzenes smejas un viņai tāds milsā. Jā, man draudzenes to paskatīsies un vienkārši jau būs pārsmējis sajēgu, tur nokritusi vienkārši.Eks aizvestu randiņā pie zvēriem. Bet ja viņš nezinātu, tas būtu kā pirmais teikt. Jā, bet ja viņš to izdomāja, tad attiecīgi viņam ļoti patīk dzīvnieki un viņš ir pilnīgs pretstats un viņš man aizvestu tajā randiņā un man būtu tāds... Bet ja viņš redzētu, ka tev nepatīk un ātri pārslēgtos, aizvestu tev uz citu vietu. Okei, tad vispār plusiņš viņam. Jā? Nebūtu tāds, nāc paskaties, viņi ir tādi mīļumiņi. Man liekas, dosimies, lai tev nebūtu tā spriedze, noņems viņu kādu dzērienu. Kāds baldriāns, te jau jādzer ir. Jau būs pusstunda pagājis, viņi jau tādi uzkurināti, visi domā, kur mēs bijām. Un mēs tagad atbrauksim. Visiem liekas, ka mēs bijām ēst taisīts. Ja godīgi, tad man ļoti nepatīk šis randiņš. Tiešām ļoti nepatīk, ka es gaidīju tik ilgi randiņu un mēs aizbraucām pie zvēriem. Man ļoti nepatīk zvēri. Bet, es saku, es jutos diezgan brīvi, tāpēc, ka es biju ar Arni un viņš tā kā mēģināja to atmosfēru uztaisīt tādu pašāku. Bet, man nepatīk tāda randiņa. Neviens nav te.
Viens mums nesagāja. Neviena nav. Nu neaizties, tas būs uz vakaru. Lai viņš stāv tur, lai cepjās. Vajag tev līst pie tā gaļa. Nelien pie gaļa. Nevar izstrādāt, redzi, Robert. Čau! Čau! Kā jums šķiet, kur mēs bijām? Randiņš pie dzīvniekiem. Nu, tā kā Samantas gadījumā, tas, kā viņa teica, pēdējais randiņš. Un tas bija tāds awkward bišķiņ. Es personīgi tā kā negaidīju. Mazliet tikai, bet, nu, ka būs izdomāts kaut kas tāds, bija kā bija. Un galvenais tā, kurai bija īpašniece, ja viņa skatījās uz viņu tā kā bez Viņa tā kā mani gribētu nogalināt, viņa visu laiku gāja, viņa tā kā viņa tā, nu, jo es pateicu, nu, tā kā mēs pateicām, ka man nepatīk donētiem, tad viņa zināja, ka ko tu tad vispār dari? Viņa šitā iet, man nepatīk tavi bērni. Iet tāda. Jā, un viņa visu laiku gāja man garām un tā uz mani skatījās. Es nepatīk, un tev aizuzpēc. Jā, bet tur jau ir tas prikols. Nebija tā, ka vispār nepatīk, ka tur tā atturīgi, bet tomēr es viņu mēģināju tā kā iedrošināt uz to visu, lai viņa nestās. Varbūt viņai tās bailes kaut kā, varbūt vienkārši viņai tā kā negribētu, viņai varbūt nevis tāda stingra nepatika, bet varbūt viņa tā kā vairāk nevēlētos būt ar dzīvniekiem. Ko tie dzīvnieki tev Samanta izdarīja? Pirmo reizi, kad tu slauki. Villas iemītniekiem iespējams gan nopelnīt, gan zaudēt naudu, ja netiek ievēroti noteikumi vai neveicas pārbaudījumos. Jā, ne, tas tur, kur mēs Pēc Arņa un Samantas sarunas labierīcībās ar izslēgtiem mikrofoniem atpūtnieku kontā ir 0 eiro, bet situācija var mainīties. Tu visu dzird tāpat no saviedušā. Vienalga, nu tā kā nezinu. Nu, mūsu 4 stūris, es palieku vēl joprojām pie tā, ka es jau esmu pieradusies, netiekoši līdzi, kurš tur ar ko mainās. Bet, man liekas, jā, tāpat kā pirms pagājušajā sērijā Terēze ir atkāpusies, Harijs arī taustās, un pagaidām izskatās, ka Žoriks un Samanta kaut ko tā kā veido, bet Žoriks nav pārliecināts. Dušā ejam. Bet ar šito te, nu. Nē, nu. Dušā iesi? Dušā. Ar tevi? Jā, nu. Te? Jā, nu. Iesi? Ejam lejā, es te neiešu. Kāpēc? Es nē, nu. Jo te Roberts. Nu, kāda starpība tā ir mana istaba, nu? Labi, es aiziešu, es pajautāšu Roberts. Tu taču nomierinies, nu, davai. Iesi? Ejam lejā. Jēzus Marija! Es teicu, ka tev vienalga, lai saka kādu heitu. Nu, man ir vienalga. Nu. Bet es ne par to. Nu, man ir vienalga, manā mammai nav vienalga, piemēram. Vienkārši neviens jau neredz. Bet es arī esmu dzīvnieks. Tā kā viss ir. Kā es labojos? Tad tu labojies, ne? Bet tā kā viens jau neredz to īsto situāciju. Ir kaut kāds izgriezts vienkārši moments, forši, jā, forši šaus. Ko man tagad? Forši. Man šau tagad, es nezinu, aiziet uzrakstu kādu iesniegumu policijā. Ka es tur kādu dzīvniekus nogalinājus, vai es nezinu, ko vēl var izveidot. Tas nav vispār forši. Man liekas, ka tur veidojas vēl viena cirka scēna. Nu, tiešām, manuprāt, tur ir tāds cirks starp viņu. Man patīk, nepatīk, viņš ir stulbs, nē, viņa ir tāda. Nu, es tā tikai provizoriski to saku, jo no visa teikuma savilkt vienu vārdu, tas ir diezgan pagrūti. Tāpēc tur īstenībā var gaidīt vēl kaut kādu drāmu vai scēnu no viņiem. Jā, besi ārā, nu. Jā, bet mīksti. Labi. Es nedomāju. Ciet, jā. Viņš teica, ka tas ir push-ups. Šodien tā teica man. Tas ir push-ups. Tas nav push-ups.
Kāds balons nav nopūties? Nu, beidz. Labi, samaitai nav. Samaitai nav gatava. Man sāp galva. Viņai sāp galva. Jā, viņa par to Žorika arī nav pārliecināta. Nu, viņa ir Samanta, es pat kļūt piebilst. Viņa ir tāda, kāda viņa ir. Viņa arī, es neteiktu, ka viņa tā kā vērp kaut kādas intrigas. Viņa tur vienkārši tāds raksturs viņai ir. Nu, davai uzkrāsosim tevi, lūdzu. Bišķīt. Labi, tikai lūpas. Nē. Tikai lūpas. Nē. Lūpas. Es pateicu, ka nē. Lūpas un kontūru. Jā. Ja tev būs tāda tiepsēja. Turpinājumā skatieties. Kēzi. Kas ir? Nē. Kopā tas kā izskatās čaļi pārģērbjās, tēlo maksimāli sievietes vēl. Mums māju. Laiks karstām sarunām par dienas tēmu. Laipni lūgti dāmu pasaulē. Sēcīts mājas vispār uz d***s būs. Bet nu laiks skatītāju un dalībnieku jautājumiem. Tā, Līdija, esiet laipni lūgti karstajās sarunās. Kā jums šķiet, vai puisis vai vīrs, kurš velks līdzi draudzenēm uz ballītēm un meiteņu ceļojumiem, vai ka draudzene ņem tādu līdzi? Ko jūs par to domājat? Manā gadījumā, ka pašā sākumā, tā kā man liekas, ka vajadzētu visu darīt kopā. Nu, jā, ja viņa nevēlās kopā ar tevi Tad, viņa ir savs ceļš ejams. Uzreiz šķiramies, tā kā. Jā, viss off. Uzreiz. Par garastāvokli, kā notiek atšķirība, kad sievietei sāp galva un kad sievietei sāp galva? Man pilnīgi no domāšanas sāk sāpēt galva. Beidzot arī trenē to muskuli. Viņš ļoti patīk, bet es neiešu un neskriešu viņam pakaļ. Cik garai jābūt priekšspēlei priekš sievietes? Ja es domāju, ka ir dažas meitenes, kuras grib ātri izķērties, vai pleš baļā, zied zvērs nāk ārā no sevis. Pārīgs ir ieradies! Un malus rītīgais. Man tur, novalk. Jā, un lec virsū un aiziet. Un jā, tur tā kā rītīgais. Aiziet! Īģerīts, jā. Bet tad ir tad arī citas meitenes. Tad ir citas meitenes un citas garastāvoklis, ka viņas grib tā lēnām. Tur, nezinu, ar glāstiem, tur nezinu, kakliņš, tur ar ledutiņu. Nu, ir dažādi jāskatās. Tieši tāpēc tev ir jāatzina, ar kādu sievieti tu esi, un tev no sākuma viņi ir jāiepazīst. Un tikai tad tev var būt labs seks ar viņu. Jā. Maladziet! Tas, ko mēs kaut kādā pirmajā dienā daudz runājām. Tieši tā. Pēc tā, kad viņš runāja par tām sievietes lietām, viņš tāds, viņš man tik gudrs. Kāds no skatītājiem kaut ko ir atsūtījis? Es skatījos uz tiem žagariem, es domāju, kam būs tie žagari. Kāds no skatītājiem ir atsūtījis nevīstošas puķītes ar šādu tekstu. Tu esi malacīte. Turpini būt tik jauka un gādīga. Tev viss izdodas. Īsta Wi-Fi material, sievas materiāls. Tādām meitenēm ilgi nav jāgaida uz gredzenu, un tā ir Evelīna. Jā, man atsūtīja puķītes, un es viņu nevis dienas laikāšu, un es esmu priecīga. Un es negaidīju vispār, es domāju, ka būs Terēzai, ja tā godīgi. Ratatā, lai žagari. Tev paliek kā atgādinājums, ka tev jācenšas vairāk. Jo pagaidām no malas liekas, ka tu esi tikai tusētāja, kura nav gatava nopietnām attiecībām. Un tā ir Samanta. Tās arī puķītes. Paldies. Kā šito mēs vakarā izmantos? Jā, tā kā žagari puķītes tieši kā reizi. Varbūt es viņai iegrozīšu viņu tā, kā tur bija vairāk pacensties. Tas no mammas. Jā, rekur! Notiek gatavošanās jautrai vakara ballītei, kurā kungi netiek ielaisti, bet jāpiedalās visiem. Tēma – laipni lūgti dāmu pasaulē. Man nav problēmas pārģērbties par sievieti, uzkrāsot lūpas. Iepazīstini sevi!
Mani sauc Roberta. Es esmu atbraukusi no Igaunijas. Es gribu paspēlēt to blondo meiteni. Nu jā, Mičuki! Šobrīd es nestrādāju, bet es meklēju vīrieti, kurš man palīdzēs atrast to sirsniņu. Un es būšu gatava darīt visu dēļ viņa. O, es balsu pazaudēju. Paga vēlreiz. Jūs sapratāt mani un paldies! Manuprāt, ļoti forša tēma šodien ir, bet laikam es tā neteiktu, ja es būtu vīrietis. Mani sauc Arnita. Es esmu no Jēkabpils. Un mana nodarbošanās pašlaik, kā kuru dienu. Sievietes skaistas būtnes, man patīk tēma. Galvenais, lai viņi ir tā kā pašpārliecināti un lai viņi spēj sevi uzturēt un mani arī. Un tas ir ļoti svarīgi. Sveikas! Sieviete, dieviete, gudrības simbols, bibliotekāri. Es varu mierīgi uzkrāsoties, es varu darīt pilnīgi kāds traks idejas. No cēsī. No zvaigznēm varbūt, jā. Varbūt es tagad sapņoju, bet šeit es esmu kā īsta mīlestības simbols zvaigznes. Tā tēma šodienas ir Maximum Crazy. Ir jau pieredze šajā visā. Es esmu Hermione, es esmu no Lielbritānijas. Esmu tā kā nedaudz kautrīga, bet atceroties to Džeku Hariju, kas bija šajā šovā. Es tāds vīriešu meklēju. To ar vārdu, jā. Viņš tā kā, viņš runā pa meitenēm un viņš zina, ko viņš dara. Un viņš tā kā kārto visu. Un tas ir tāds kakls, tad nedaudz aizraujās. Lūpas, make-ups, nagi, pupi. Pupīši? Protams! Es izbaudīju, ka vīrieši dabūja mazliet iejusties mūsu ādā. Un viņi visi pateica, ka tas tiešām nav viegli un nav ērti. Vienkārši forši, ka viņiem tās atgādināja, lai vairāk mūs cienu un novērtē. Ļoti meitenīgas, sievišķīgas mūzikas pavadījumā uzvilkas atšķirīgs, un tā ir lieta, kas sievietē ir jāmāk. Ļoti smuki, tā nav ļoti smuki. Roberts, man vajag uz viņu skatīties un dod viņam iespēju, bet es dodu priekšroku tam, kas vairāk, aktīvāk mēģina kaut ko. Līdz galam un vēl ciekšā! Līdz galam vaigā! Tā! Nē, Harijs tur lai ņemās, lai darās. Mums ar Terēzi nav īsti sanācis normāli parunāt, jo kaut kas atvēl, kaut kas pa vidu ierodās un mūsu saruna nepārtraukti pārtrūkst. Šitā nav tā daļa, kad viņi tā teica tā, Oho! Harijs pats ir teicis, ka te ir, viņš saka, uztaisīts, ka viņš ir tāds džeks, kuru sievietes tur vazājas deguna, kuru izmanto un tā. Es uzskatu, ka tā galīgi nav, ka viņš pats to visu izveido, tās situācijas. Oh my God! Man šeit tev piestāvēs baltās. Lūdzu? Šo spēli jūs spēlēsiet pa vienai, 3 jutīs līdzi, viena uz ātrumu. Visiem 4 puišiem ar zobiņiem novilks biksītes. Lūdzu, tikai sargājiet zobus, jo spēles sauc uzmanīgi ar zobiem. Es taču nevarēšu viņu paņemt. Es nevaru viņu paņemt. Es nevaru. Vajag no visām pusēm pieeja situācijai. No dibens. Tu ir pareidini. Nē. O, Terēze ir atradusi sistēmu.
Evelīna arī, nu ceļamies ar viņām zobos. Es padodos. Reiz tūlīt Vignes. Jūs redzējāt? Mēs varam apspīsties. Pirmā vieta Evelīnā. Man simpātija tā kā numur 1, uz ko es tā kā vairāk tiecos, tā varētu būt Evelīna. Man būs nav. Arī. Roza! Nu, Evelīna arī tik šaukumiņš ir. Un es tagad redzu, ka viņi runājies kopā ar Madaru. Tur tāda forša ķīmija, redz tāds sajaukumiņš. Nu, tad tu vari gulēt ar Agniju vai... Es nezinu, es nekur nepārvācos. Es ieņēmu to vietu, es tur palikšu. Vai tā ir Žorika istaba? Jā, es ieņēmu to vietu, tā nepārvācos. Vai tad tā ir, kad vīrietim pieder istaba tikai tāpēc, ka viņš pirmais ienāca iekšā? Nu, ne taču. No. Bet Žorikam var piederēt istabu, ja viņš izdomā, ka viņam viņa piedara. Nā! Čuvaki! Brīdis tā nevar tagad pateikt. Jūs varat viņu plēst aiz matiem un sist viņam ar somi. Tas nav vispār... Ja tu vēlies, tu ej, kur gribi, es tev nekādu. Es tevi neturu. Es saprotu, bet kāpēc man ir jāiet, kāpēc tu nevar aiziet? Tu vēlies iet, nevis es. Jā, bet tev neinteresē vispār... Tu vēlies iet, nevis es. Jā, bet tu ķipa vēlies gulēt ar mani? Es palieku savā istabiņā. Tagad viņam ir tā, ka viņš tā kā spēlējās tur pie Samantas, tur pie Terēzes, tur pie Samantas, tur pie Terēzes. Tagad Terēze tā kā pateica to savu, un tagad viņš redz to, ka es tā kā ar viņu sāku runāt vairāk, un es redzu, ka viņam tā kā grauž bišķiņ. Tā kā viņam ir atņemts kaut kas. Jūs tur guļat no pirmās dienas. Kāpēc man nevar piekāpties kaut kāds fucking vīrietis, kurš uzskatē sev pa vīrieti? Viņš beigās uzdās kā sieviete. Kāda sieviete? Es tev saku, īsta sieviete paliek, nevis aiziet prom. Es neesmu tava īstā sieviete, halo! Nu viss tad. Tu jau sen to zini, mēs jau sen to zinām, nu. Nu, tad kāpēc tev obligāti vajag pie sava, tā kā tu nevari mierīgi piekāpties? Es, protams, aiziet. Es šodien esmu vispār sieviete, ja neredz. Tu luks vaļā. Nu jā, es šodien esmu sieviete. Es domāju, ka šodien tu esi tās pats kā katru dienu. Terēze, skaties. Es aiziešu no viņa prom, man vienkārši beķi tā attieksme, ka viņš to padara par kaut kādu big deal, ka viņš tipa nebīdīsies. Tad arī nebīdies. Man vienalga viss. Tad arī nebīdies. Tev vienalga viss. Tev vienalga viss. Reizīgi runā. Klau, Evelīna, aizies lūdzu Terēzi parunāt. Jā, kur jāiet? Istabiņā ir manā. Aizu parunāt. Kas ir? Tev ir Nē. Kas ir? Ak, Dievs, nu kas ir? Ko tās man īstu? Dievs. Kot? Kas ir? Es negribu uzfilmēt. Mums nav ko zaudēt, vien bez mikrofoniem. Es pat piekustu no kamerā. Es negribu. Neču vienkārši. Nevienā neko vienkārši apskojiesim un neču. Gribu uz mājām. Man nekas nav pret Roberts, ir superīgs džeks, vienkārši meitas grābja ciet, bet nešauba cilvēks. Es uzvarēju to istabu, manuprāt, es izlēmu, kas tur guļ. Tu izvēlies. Jā, okei. Nē, es tā kā... Nu, ziniet, ka diezgan interesanti, ka vienīgais cilvēks, kas nav vispār lietas kursā un iesaistīts Madars. Man vispār vienalga. Vispār viņi neizsaprot, es visu padodos. Viņš vispār arī dažreiz tā kā... Es neizsaprotu. Man liekas, ka tur neklausās, kas notiek. Kā lietas runāju, vienkārši tā kā tukšs dienu. Es zinu, ka es varbūt mainos, ka es atceros, varbūt vairāk runāju un nefiltrēju, kā es to teikumu salieku, bet tur ir tā, ka tu pajautā jautājumu un viss vienkārši... Un vispār tā kā... nereaģē. Madars ir, jā, skaists vīrietis, uztrenējies, noteikti labs kaut kādus pāris teikumus pasaka, bet man smiekli nāk par to, ka viņam uzdot jautājumu un viņš pelda. Jo, ko? Un ne pa tēm sanāk. Tas tāds. Mēs neesam perfekti, bet viņam tas ir labākā lieta, kas viņam ir. Tas var pasmieties. Es drīzāk izbalsotu Terēzi nekā Evelīnu, jo, manuprāt, Evelīna taisa kaut kādu... Evelīna taisa kaut kādu veidu šovu, bet Terēzi vienkārši čilo, viņa vienkārši tīri, jā, viņa padejo, jā, viss ir super forši, bet
Nu, tas arī tāds šovu variants. Nu, Terēzes izbalsot tikai vienu iemeslu, ja es balsotu par Terēzi, tas būtu tikai tāpēc, lai nesāpinātu Hariju. Nu, kā tev šis bērnu dārs? Kurš? Nu, viss kopā. Nu, vecīt, es vispār, nezinu. Kopā tas kā izskatās čaļi pārģērbjās, tēlo maksimāls sievietes, vēl zeķu bikses un uzvelk biksītes vēl. Nu, es saprotu pa tēmai, bet Es runāju ar meitenēm. Es uzzināju, ka tu patīc tur 2 meitenēm. 2 meitenēm es patīku? Jā, un viņas tā kā gaida, kad tu būsi brīvs, un es te traucēju. Kuras tad? Ļauj minēt Evelīnu un šitā. Agnija. Tīpaši Agnija grib, lai te. Viņa grib man īsti. Viņa grib, lai tu viņu Nu, karoči, Ja es pats gaismu, tad cilvēki arī ko. Viņas grib man īsti. Viņš tā pateica! Viņa ir piedzērusies, bet es viņu reāli saprotu. Jo, ja man tā kā, karoči, saprotu, bet es teicu, tik nērti. Jo viņas teica, ka var redzēt, ka es neesmu pārliecināta par tevi. Un ka viņas ir un ka Agnija tīpaši. Viņas teica, es gaidu, kamēr Harijs izies cauri Terezai. Evelīnai un tad... What the hell? Ko tas ir? Šito es saprotu. Šķiet, tu ļoti patīc Agnijai. To var pateikt, tas nav nekas tāds. Tu ļoti patīc Agnijai, es nevaru zinot. Zinot to, man nejūtos ērti. Tu tā kā nevari neko veidot tikai tāpēc, ka es patīku Agnijai? Un tas bija tikai tāpēc, ka es izlasīju visu iepriekšējo. Es izlasīju visu iepriekšējo. Un kāpēc tev neliekas pietiekoši paskaidrot? Es domāju, ka tu... Nē, ļoti labs paskaidrojums. Tā kā es nejūtos un redzēju, man liekas, un visai jāši pārāk. Saprotu to, ka tu pati Vai te būs, man liekas, man gribas kaut ko reāli beidzot. Kā reāli? No īstu kaut ko. Tā kādam vispār kaut kas īsts būs, vai ne? Šajā šovā? Jā. Ne, tā kā... Paskaties, ja godīgi. No manas Smiltenes ielas, kuras dzīvoja, var atrast daudz skaistāku un sakarīgākas sievas nekā ir šeit. Ok, labi, man ir 21 gads, jā, varbūt es esmu jauns gūtis, neko nesaprotu, vispār neko. Bet es domāju to, ka tu tā kā jau pieļāvi kļūdu savā ziņā, un es domāju, ka tev nevajadzētu pieļaut vēlreiz kļūdu tikai tāpēc, ka tu domā par savām pēdējām kļūdām, un ka tev vajadzētu izmantot iespēju to, kas tev tiek dota. Ok, aiziet. Es pārlasīju vēlreiz, lai es atcerētos. Iznīcinās pierādījumus. Es apsolīju to, ka es neko nevienam nerādīju. Vēl viena notikumiem bagāta diena galā, bet karstie piedzīvojumi tikai sākas. Sekojiet šova tiešraidei GO3 visu diennakti un tiekamies jau rīt. Nākamajā sērijā skatieties. 7. Hei, kā paliek kārtas? Davai noģērbies. Tu pirmais? Davai noģērbies. Nu nē! Apdedzināt sirsniņā arī ir sirsniņa. Nē, es ar tevi reāli negulēšu. Nē, klausies. Nē, man vienalga, es ar tevi negulēšu. Pumpas. Starp mums nekas. Mēs visu slēdzam.